Labdien, Normūts Ozoliņš, jā, es gribētu atdot parādiņu, tā teikt. Tātad šis ir tas video, ko es solīju pirms 2 dienām. Es teicu, ka, tā kā vakar bija jābūt, bet, vakar nebija vēl tas nobriedis, ja, tas saturs. Un tagad, es domāju, ir nobriedis. Un šis video būs tādiem, kas pazīst Dievu vārdu un kas staigā jau svētajā garā. Tas nebūs plašu patēriņu masām, ja, plašām masām. Tātad šauram lokam. Jo Jēzus teica, kad ir maz to, kas atrod to šauro ceļu uz dzīvību. Bet, tas būs par to, kā to atrast un kā es staigāju pa to ceļu. Kā es staigāju. Tas nenozīmē, ka visiem tā jāstaigā, bet es gribētu pastāstīt par savu ceļu. Tātad, kā jau es rakstīju Facebookā, tad lūkšana nav tas, ko mēs pasakām, bet tas, ko mēs saņemam. Jā. Jo Jēzus tur stāstīja par reliģiskiem darboņiem, kur daudz lūdz. Daudz saka vārdus, bet viņi netiek paklausīti. Un es esmu redzējis kristīgā draudzē, kā dara tieši tāpat. Tā vien šķiet, ka mums ir kaut kāds daļrunības konkurss, ja, kurš skaistāk izteiksies Dievam, ka Dievs ir tāds, šefs, kurš tagad vērtēs, kāda ir tava runa. Bet Bībele tā nemāca. Jēzus teica, kas lūdz, tas dabū, tas saņem. Un ko viņš saņem? Jā. Lūkas evaņģēlijas 11. nodaļā Jēzus saka, ja jūs ļauni būdami zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu Tēvs no debesīm dos dāvanas, konfektes, mašīnas, naudu, sievu, ģimeni, bērnus, labumus, svētības. Ko Dievs dos? Ko Dievs daudz mantas, ceļojumu, labu darbu, veselību. Kas te ir teikts? Ko Tēvs dos no debesīm, ko? Tiem, kas viņu lūdz. Te ir rakstīts, ko? Kas tas būs? Svētais gars. To dos. Cik daudz vairāk jūsu Tēvs no debesīm dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Jā. Tas ir tas, ko mēs lūkšanā saņemam. Nevis konfektes, bet svēto garu. Jā. Kad Jēkabs cīnījās ar Dievu, 1. Mūzes grāmata 32. nodaļa, ir rakstīts tātad, Jēkabs palika viens pats, un kāds ar viņu cīnījās līdz rīta ausmai. Jēkabs neizdomāja cīnīties ar Dievu. Dievs izdomāja cīnīties ar Jēkabu, jo ir rakstīts, vienīgais Jēkabs bija viens, nebija, bet kāds tur atnāca, kāds, vēl bija kāds, kas ar viņu cīnījās. Un
viņš saprata vienu lietu, tas, kas ir atnācis cīnīties ar mani, tas var mani svētīt. Tādēļ Jākabs teica, es tevi neatlaižu, kamēr tu mani nesvētīji. Jā. Tas nebija velns, ar ko viņš cīnījās. Tas bija Dievs, ar ko viņš cīnījās. Un redziet, ja mēs gribam svēto garu, tad mums ir jāsaprot, kad mēs gribam Dievu pašu. Un Jēkabs bija transformēts, viņš bija izmainīts. Viņš ieguva jaunu vārdu, Izraels, kas nozīmē Dievu princis. Viens no vārdu šī nozīmēm ir Dievu princis. Hei! Un viņš ieguva jaunu vārdu. Viņš ieguva Dievu. Bet viņš to neieguva bez cīņas. Tādēļ viņš nosauca to vietu par Pnielu. Jo Pniela nozīmē Dieva vaigs. Viņš redzēja Dievu vaigā un nemira. Tādēļ viņš saka, es esmu izglābis savu dzīvību. Jo neviens nevarēja palikt dzīvs, ja viņš redz Dievu. Un redziet, kad Dievs mūs tā ved, redziet, uz tādu vietu, kas saucas dzīvība. Un Jēzus to stāstīja to par šauriem vārtiem, kas ved uz dzīvību. Un viņš teica, cīnaties pa tiem ieiet. Lūkas evaņģēlijas 13. nodaļa. Cīnaties, ieiet pa šaurajiem vārtiem. Es jums saku, daudzi vēlēsies ieiet, bet nevarēs. Viņš saka, ka bez cīņas tas nenotiek. Tu nevari, tie vārti ir tik šauri. Tie ir lūkšanas vārti, kur mēs saņemam svēto garu. Un tie vārti ir tik šauri, ka tev ir jāpieliek maksimāli piepūle, lai par tiem izbrauktos cauri. Un tev ir jāpiepūlās maksimāli, saprot? Tas ir tā kā Dievs ir tavs treneris, un treneris uzliek tev šķēršļus, jo Jēzus ir tās durvis, kas ved uz. Jēzus pats ir tie vārti, viņš saka. Jo es esmu durvis, kas ved uz dzīvību. Bet tie nav platie vārti, kur tu vari atļauties visu un jebko. Tie ir tik šauri vārti, kur tevi jāpieliek maksimāli pūles. Viņš ir atstājis tos šauros, tos vārdus kā šauros. Un kad tu ieej pa tiem, tur atkrīt viss liekais no tevis. Viss liekais atkrīt, Visa tava iedomība, lepnība, visa tava augstprātība, visa tavas atkarības un visādas perversijas, kas tur knosās un rosās pa tavu galvu. Un visādas tur ambīcijas, kur tu būsi liels, tu kaut kas tur būsi, un tur tas man patīk, un tas man nepatīk. Un to es pieņemu, un to es nevaru. Tur viss atkrīt. Tur viss tu ieej pa tiem vārtiem pa savas dzīvības cenu. Tādēļ ir sacīts, neviens nevar palikt dzīvs. Ja viņš redzēs, ir Dievu. Un tu ieej pa tiem vārtiem, redzēji Dievu. Un zaudējot savu dzīvību. Zaudējot to savu lielo es. Lielo es. Tā nav pašpazemošanās.
tāda reliģiska paššaustīšana, pašpazemošanās, ka tu tur staigā tāds ar nokārtu galvu, lai rādītu tos cilvēkiem, cik tu pazemīgs. Nē. Tā ir tiekšanās garā, savienoties ar Dievu. Ir tiekšanās savienoties ar Dievu garā. Un tad, kad tu saņem to kontaktu, kad tu nonāc tajā pusē, no tevis paša nekas nepaliek pāri. Tu esi izšķīdis Dievā. Viss tavs ir izšķīdis. Tu esi tā kā nomiris Dievā. Jā. Tu esi pārņemts ar Dievu, ar svēto garu, jo svētais gars ir Dievs. Saproti? Un to tu dabū lūkšanā. To. Un redzi, tā kā Dievs ir tas treneris, kas uzliek to šauros vārdus. Šauros. Lai tu pa tiem varētu iet tikai cīnoties, jo bez cīņas, redzi, tu nezaudē to savu es, to savu ego, to savu man un mums un savu sektantismu. Tev jāzaudē savs konfesionālais sektantisms tur, savs priekšstati, kā jābūt, kādai lūkšanai jābūt. Tur viss tev ir jāzaudē. Viss tavs miesīgie priekšstati, cilvēciskie par Dievu, par lūkšanu, par, jā. Un tu ieejot, redzi, Dievs tev ir tas treneris, tev uzliek pretestību, un tu cīnies, lai ieietu, kur dzīvībā, lai būtu, un tur tikai tu saproti, ja tu ieies, tu tiksi pārņemts ar svēto garu, tu tiksi pārņemts ar svēto garu, tikai tad, kad tu ieies, tu nevari šai pusē tikt pārņemts, tu var tikt pārņemts tai pusē, bet lai tu tiktu tai pusē, tev ir jākoncentrēs, tev ir jāieiet, tev ir jācīnās ar Dievu. Jā. Tikai tā tu iegūsti jaunu vārdu, tu kļūsti Izraels. Tikai tā. Tu šai pusē tevi lūkšanu sarakstiņi. Es arī kādreiz tā, dziedini man, bet kā tad tas ir? Es lūdzu dziedini mani un svētī man, svētī. Un nekā nav, ne dziedināšana, svētība nekā. Tā it kā mēs dzīvojam paralēli dzīvi, Dievs tajā pusē un es šeit. Un es te klaudzinu, te lūdzu, ko ar saviem sarakstiņiem nāku. Nekādas atbildes nav. Es sapratu, ka man ir pašam tur jāieiet tajā pusē. Dievs grib, lai es tur nonāku, lai es nekladzinu te viņam no šīs puses. Viņš grib, lai es pats tur nonāku tajā pusē pie viņai. Bet, lai es tur nonāktu, man ir jāsprauc caur tiem šauriem vārtiem, savā garā. Jāspraucas pie Dieva. Un redz, te ir svarīgi, ja tev ir tas uzaicinājums tur spraukties, jo Dievs bija tas, kas nonāca pie Jēkaba. Ir rakstīts, un kāds ar viņu cīnījās līdz rīta ausmai. Tas kāds, kas tas bija Dievs. Redz, ja tev nav tā kāda, ja, tev nav tā uzaicinājuma. Kad Dievs pirmais ir tas iniciators, ja viņš grib tev dabūt savā pusē, aiz tiem vārtiem, tai dzīvības pusē, tad viņš nāk šeit un uzliek tev šķēršļus, redz, uzliek tev spiedienu, redz. Viņa roka vispirms nāk kā spiediens, kurai tu spraucies cauri. Un tu iegūsti tai procesā garīgu briedumu. Iegūst tikai tā, lai muskuļus iegūst, tikai kačājoties. Jā, muskuļi neaug tāpat vien. Nē. Kačājoties, redz. Un tā lūkšana cīņa ir par Dievu klātbūtni. Jā, tā Dieva klātbūtne neatnāk bez cīņas. Nē.
Tāpat kā muskuļi neuzaug bez piepūles, tāpat arī Dieva klātbūtne tavā dzīvē neatnāk bez cīņas. Es atceros kādreiz viens cilvēks viņš bija nonācis lielās grūtībās, un viņam it kā neviens nevarēja palīdzēt. Ne psihiatri, nevienā draudzē nevarēja viņam palīdzēt. Un viņš tagad zvana man, lai es viņam palīdzu. Es domāju, ko es invalīds varu viņam palīdzēt. Un es teicu tā, ka vienīgais, ko es varu jums aiznest, tā ir Dieva klātbūtne. Man nav dziedināšanas kaut kāda īpašas opcijas, ka cilvēki nepaliek veseli manās sapulcēs. Bet vienīgais, kas man ir, tā harizma, tā ir Dieva klātbūtne. Un tad, kad mēs lūksim, vienīgais, ko mēs darīsim, mēs baudīsim Dieva klātbūtni. Un viņš teica, labi. Un tā mēs sēdējām Dieva klātbūtnē. Un vienmēr viņam bija tā opcija, ka viņš varēja ieiet Dieva klātbūtnē. Un mēs abi kopā tur baudījām stundām, mēs sēdējām vienkārši krēslā, baudījām Dieva klātbūtni, viss, bez vārdiem, bez sarakstiņiem. Un tajā klātbūtnē viņš atspirga. Viņš atspirga, un tas bija viņam vienīgais palīgs. Dieva paša klātbūtne. Jā. Jo redziet, jo apostols Pāvils saka, ka viņš neko tādu īpašu vēl nav saņēmis. Ja es domāju, kā var būt tā, kad Pāvils saka tā, vēstuli Filipiešiem 3. nodaļa. Nevis, ka es to jau būtu saņēmis vai jau būtu pilnīgs, bet es dzenos, lai to satvertu, tāpat kā arī mani satvērs Kristus Jēzus. Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan, aizmirdams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos pretī mērķim goda balvai, Dieva debesu aicinājumam Kristu Jēzu. Redziet, apostols Pāvils, kur ir rakstīts, ka viņi sviedrauti dziedināja slimos, kad Dievs darīja neparastus brīnumus ar Pāvila rokām. Viņš saka, es nedomāju, ka es esmu jau kaut ko saņēmis vai būtu pilnīgs. Es dzenos uz pilnību. Viņš pieliek pūles, lai satvertu Kristu. Tāpat kā Kristus viņu ir satvērs, jo viņš arī tā vēlas satvert Kristu, bet viņa satvēriens vienmēr ir par mazu, par nepilnīgu tam satvērienam, ar kādu Kristus viņu ir satvērs. Jā. Un es domāju, ja es runāju par savu garīgo dzīvi, es arī esmu tikai sākumā. Es tikai cenšos, es tikai sāku, saprotiet? Es jau, es jau tur 30 vairāk, 35 vairāk gadus esmu kristietis. Jā, vairāk, vēl, 30 kaut kāds 8, man liekas, vai, jā. Es esmu kristietis. Drīz būs 40 gadi, 39 gadi, man liekas, ir. Tātad es jau tik ilgu laiku esmu kristietis, un man ir tāda sajūta, ka es tikai sāku būt kristietis. Es neko vēl neesmu saņēmis, bet es kā Pāvils cenšos, cīnos. Par ko? Par Dievu klātbūtni savā dzīvē. Jā, tikai tā ir mana dzīvība. Nekas vairāk par to. Dievs pats ir tā mūsu lūkšanas atbilde, ir viņš. Un lai mēs tajā dzīvotu. Redz, Pāvils saka, kad viņš saka arī galatiešiem, viņš saka,
kad viņa vēlēšanās, tātad Galatiešiem 4. nodaļa, mani bērni, par kuriem es no jauna ciešu radības sāpes, līdz kamēr Kristus izveidotos jūsos. Jā, redzim, Dievs vēlas, lai Kristus izveidojas mūsos, bet izveidoties viņš var tikai ar svētā gara palīdzību. Tikai svētais gars izveido Kristu, to svaidīto mūsos, viņa attēlu mūsos. Tikai svētais gars. Tikai tad, kad mēs tiekam pārņemti ar viņu. Un pārņemt mēs tiekam tad, kad mēs nonākam viņa pusē, lūkšanā. Lūkšana ir tas veids, kad mēs saņemam viņu. Tie šaurie vārdi, kas prasa cīņu. Lūkšana cīņu. Nevis pareizos vārdus, bet garīgu iekšēju lūkšanu cīņu, lai tu savienotos ar Dievu garu. Lai tu tiktu pārņemts ar viņu. Stāsts ir tieši par to. Nu tā, labi, jau 20 minūtes aizritē vairāk. Un tāda ir tāda mazas nianses par manu garīgo dzīvi. Paldies, lai Dievs svētī, varbūt tas kādam noder. Visu labu. Tā.